Labi, labrīt. Mani sauc Maksims Ivanovs, un šodien es pastāstīšu par mākslīgā intelekta risinājumu izstrādes procesu, kas, protams, ir visnotaļ plaša tēma, kuru nebūtu iespējams tātad pilnā apjomā noklāt šajās 20 minūtes, kas man šodien ir atvēlētas, bet mans mērķis ir sniegt tādu vispārēju ieskatu šajā procesā un arī pastāstīt par personīgo pieredzi. Un tā pieredze ir saistītā arī ar manu pamatu darbu. Es esmu docents LU Eksakto zinātņu un tehnoloģijas fakultātes datorikas nodaļa un arī vadošais pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūtu. EDI. Pārsvarā es nodarbojos ar mākslīgo intelektu, datorredzi un runājot par šaurākām jomām, kas mani īpaši interesē, tas ir izskaidrojamais mākslīgais intelekts, respektīvi metodes, kas ļauj kaut kāda veida padarīt caurspīdīgākus mākslīgā intelektu. Un arī sintētisko datu izmantošana mākslīgo intelektu modeļu apmācībai, respektīvi tas, ka mēs varam apmācīt modeļus nevis uz reāliem datiem, kurus dažreiz ir grūti iegūt un kuri bieži vien nav tik pieejami vai dārgi, bet ar datiem, kurus mēs mākslīgi ģenerējam, kuri kaut kādā veidā atbilst reālās pasaules datiem. Nu, un runājot par tādām starpdisciplināram tēmām, mani arī interesē mākslīgā intelekta ietekme uz sabiedrību gan šobrīd, gan nākotnē. Jo tas arī ir cieši saistīts ar to, ko dara mākslīgā intelekta pētnieki un kura tad vispār virzienā virzas šī joma. Runājot par risinājumu izstrādes soļiem, protams, ir, to var aprakstīt dažādā veidā, bet tādā konspektīvā attēlojumā, es domāju, ka parasto procesu, standarta procesu diezgan labi raksturo šī schēma. Tātad, mēs sākam ar problēmas definēšanu, tad veicam datu ievākšanu, datu priekšapstrādi, apmācām modeli, novērtējam modeļa veiktspēju, ieviešam modeli, tā teikt, reālajā pasaulē, novērojam tā efektivitāti reālajā pasaulē, kas var atšķirties no sākotnējām ekspektācijām, un tad iteratīvi atkārtojam šo procesu, uzlabojot modeli. Es teiktu tā, ka īstenībā šis laikam ir šis prezentācijas galvenais slaids, protams, uzreiz pēc slaida par mani, ja, bet tātad prezentācijas atlikušajā daļa, tad es pastāstīšu vairāk par katru no šiem soļiem, arī ņemot vērā to, ka es pieļauju, ka lielāka daļa no jums ir vairāk nevis mākslīgā intelekta risinājumu izstrādātāji, bet drīzāk potenciāli klienti, potenciāli izmantotāji. Tad stāstot par to, tā teikt, no uzņēmumu vai cita veida klientu skata punkta. Runājot par problēmas definēšanu. Pēc būtībā šī soļa būtība ir izprast reālas pasaules problēmu, kuru tad mēs gribam atrisināt ar mākslīgā intelekta metodēm un pārvērst to kaut vai sākotnēja veida formulētām iespējamā mākslīgā intelekta balstīta risinājuma aprakstā. Īstenībā šajā posmā lielākā loma ir pat nevis mākslīgā intelekta izstrādātājiem, bet tieši pasūtītājiem klientam, jo šis posms prasa ļoti labas domēna zināšanas, vai tā būtu, piemēram, internetveikala darbība, vai biomedicīnas uzņēmuma darbība, vai pilsētas satiksmes organizēšana. Un šādas domēna zināšanas, protams, kaut kāda mēra ir nepieciešamas arī pašiem izstrādātājiem, tad tas zināšanas parasti arī parādās laika gaitā. Bet no otras puses, protams, nevar sagaidīt, ka risinājuma izstrādātājs, mākslīgā intelekta eksperts jau sākotnējā posmā kļūs arī par jomas ekspertu.
Ja, un tad līdz ar to tai problēmas definīcija un tā teikt, ievaddatiem jānāk no klienta un pasūtītāja puses. No otras puses, būtiski arī skaidri definēt šo problēmu no mākslīgā intelekta skata punkta, respektīvi, ko tieši mēs gribam panākt, kādas metrikas mums ir svarīgas. Jā, tad kaut kāda veida, varbūt mēs gribam formalizēt šo problēmu. Ar to es domāju nevis, teiksim, formalizāciju matemātisko definīciju līmeni, bet, tā teikt, skaidra izklāstīta veidā. Un mākslīgā intelekta ekspertu joma šajā posmā, kas tieši vispār ko vispār ir iespējams panākt ar mākslīgā intelekta metodēm un ar kādiem resursiem to ir iespējams paveikt. Un jāatzīst, ka plašākai publikai un no vienas puses un ekspertiem no otras puses arī šie priekšstati var atšķirties. Ja? Piemēram, atcerēsimies, ka vēsturiski datori iemācījās spēlēt šahu labāk par cilvēkiem pirms 25 gadiem, bet iemācījās labi atšķirt, piemēram, suņu no kaķiem vai pērtiķi no cilvēka. Dažas, protams, arī nav tik viegli varbūt. Jā, pirms kādiem 10 gadiem. Jā, tad ar otru tipu bērns un cilvēks bez īpašām zināšanām, bet ar pirmo uzdevumu tiek galā tikai attiecīgas jomas eksperti, bet tādēļ, ka, piemēram, šaha spēle ir vieglāk formalizējama, un līdz ar to mākslīgā intelekta metodes tiek galā daudz labāk. Runāt par aspektiem, ko jāpatur prātā, tad izstrādāt šādu sākotnēju plānu, ir arī resursu pieejamība. Respektīvi, kādi dati ir vai potenciāli būs pieejami, kādas skaitļošanas jaudas būs pieejamas, un arī vai ir iespējams piesaistīt attiecīgas jomas ekspertus. Jā, jo ir iespējams, ka ir kaut kādi specifiski mākslīgā intelekta pielietojumi, kuriem Latvijā būtu grūti atrast ekspertus, vai arī eksperti ir pārāk noslogoti, lai pilnvērtīgi iesaistīties šādu projektu īstenošanā. Un arī jāpatur prātā, ka arī jau šajā posmā daudziem lēmumiem īstenībā ir maz sakars ar mākslīgo intelektu un lielāks sakars tieši ar biznesa skatījumu uz situāciju. Proti, piemēram, ja mēs izstrādājam klasisko mākslīgo intelekta balstītu risinājumu, piemēram, e-pasta šķirošanas programmu, kura tad pasaka, vai attiecīgs e-pasts ir vērtīgs, vai tā ir mēstule, vai, piemēram, ja mēs izstrādājam algoritmu, kas apstrādā kaut kādus testa rezultātus, un jāsaprast, vai tas ir, piemēram, pozitīvs vīrusa testa rezultāts vai ne. Tas, piemēram, tik strikti mēs nosakām kritērijus, tad īstenībā ir visai maz sakars ar mākslīgo intelektu. Ja? Ka mēs varam likt algoritmam būt ļoti striktam, mazāk striktam, bet jautājums ir par to, ko tieši vēlas klients. Vai mēs vēlamies, lai pēc iespējas, piemēram, tests būtu striktāks un mēs nepalaidām, mēs uzliekam slieksni ļoti zemu, un tad varbūt mums būs daudz viltus pozitīvu rezultātu, bet mēs palaidīsim ātrāk. Slimības gadījumu garam, vai arī, piemēram, mēs e-pasta algoritmus veidojam tādā veidā, ka mūsu mēspuļu apakšā, piemēram, nonāks mazo e-pastu, bet mēs nepalaidīsim garām kādus vērtīgākos e-pastus. Runājot par datu ievākšanu, īstenībā bieži vien šis ir tāds kritisks moments, jo moderni algoritmi, piemēram, dziļi neironu tīkli, prasa visai daudz datu apmācībai, un bieži vien klientam šādi dati var arī nebūt pieejami pietiekamā apjomā. Arī datu marķēšana prasa, kvalitatīva datu marķēšana prasa ļoti daudz
laika un darba. Piemēram, lai nomarķētu pilsētas skatu, šī ir atpūļ no Cityscape datu kopas, tad rūpīgi aplūkot katra objekta kontūrus, piemēram, atzīmējot, kas ir, piemēram, ceļu zīmes, cilvēki un braucamrīki, ir vajadzīgas kādas 2 stundas datu kopā, uz kuru var apmācīt neironu tīklu. Šāda veida datu kopā sastāv no kādiem 5000 aptelēm, tad respektīvi ir vajadzīgas 10 000 cilvēku stundu, lai izveidot šādu apjomu datu kopu. Bieži vien arī izstrādāt projektus notiek sākām, ja piemēram projekts, zinātniskais projekts ilgs vairākus gadus, tad sākotnēji ļoti maz pieejams datu apjoms, un tie dati parādās burtiski pēdējos mēnešos, un tad respektīvi mākslīgā intelekta komandai burtiski nav laika, lai pilnvērtīgi īstenotu visu modeļu apmācības ciklu. Bieži vien, es īstenībā teiktu, lielākoties, kad mēs runājam par reālas pasaules datu kopam, datu kopas ir nesabalansētas. Piemēram, ja jūs ievāksiet datus kāda medicīnas klīnika, tad, piemēram, klasificējot ādas veidojumus, vai tie ir veselīgi ādas veidojumi, vai tie ir vēža ādas veidojumi, melanomas, tad jums būs daudz vairāk negatīvo paraugu nekā pozitīvo paraugu. Un, ja ir runa par kādam retam saslimšanam, tad būs jums vēl mazāk šādu paraugu. Un kas arī apgrūtina modeļu apmācību. Un iespējamais risinājums šim problēmam ir izmantot sintetisku datu. Viena no pētījumiem, ko savulaik paveicu kopā ar kolēģiem, mēs apmācījām neironu tīklu veikt šādu te uzdevumu, veikt pilsētas skatu semantisko segmentāciju, bet ņemot vērā oriģināla datu kopas sākotnējo ierobežotu apjomu, mēs arī ģenerējam sintētiskus datus, respektīvi, ja nav reāli pilsētas skati, apakšējos sastāvus, bet tie ir samērā fotorealistiski, un līdz ar to apmācot modeļus ar šādiem datiem, kurus arī nav jāmarķē, jo marķēs uzreiz nāk kopā ar parastu attēlu, tad izdevās arī uzlabot modeļa precizitāti. Un īstenībā šādas metodas bieži tiek izmantotas arī citas jomas. Ja? Piemēram, var sintētiski ģenerēt arī audu attēlus, teiksim, skatus no droniem skata punktiem un cita veida datus, un izmantojot arī brīvi pieejamus resursus, var īstenībā ar samērā nelieliem izdevumiem izveidot šādu datu ģenerēšanas sistēmu. Piemēram, viena no tādiem slaveniem pētījumiem ielas skatu ģenerēšanai tika izmantoti attēli no labi pazīstamas video spēles GTA 5. Tāpēc pēc būtības tiek palaista spēle automātiskajā režimā, tiek ģenerēti dati, un tādā veidā tie arī tiek iegūti. Nākamais posms ir datu priekšapstrāde, respektīvi sagatavot datus tam, lai uz tiem varētu apmācīt mākslīgā intelekta modeļus. Un tas iekļauj datu kopas attīrīšanos, arī transformāciju, normalizāciju, datu vektorizāciju un arī iezīmju atlasi. Respektīvi, mūsu datiem var būt dažādas iezīmes, un tad mēs izvēlamies, kuras no šīm iezīmēm patiešām ir noderīgas vai noderīgākas modeļa apmācībai. Arī šajā posmā ļoti būtiski, lai mākslīgā intelekta eksperti sadarbotos ar domēna ekspertiem. Ja? Piemēram, šie attēli, 50 krāsas nokrasas, tā teikt, ir attēli no viena pētījuma, ko mēs paveicam kopā ar uzņēmumu Cellbox Lab, un šie attēli ir organu uz čipā audu paraugi. Šis ir labs paraugs, šis ir vidēji labs paraugs, un šis ir slikts paraugs. Respektīvi, organu uz čipā ir
cilvēku audu gabali, kas atrodas uz speciālas mikroshēmas un tiek apskaloti ar fizioloģisku šķidrumu, un ļoti labi imitē fizioloģiskus apstākļus cilvēka organismu. Tad pašlaik tas aktīvi izmanto eksperimentiem, bet parauga novērošanu veids cilvēks. Mūsu uzdevums bija automatizēt šo paraugu novērošanu. Piemēram, šajā gadījumā sunas ir labi piestiprinājas pie materiāla, var turpināt eksperimentu. Šajā gadījumā 50-50 tā teikt, un šajā gadījumā sunas tiek aizskalotas prom. Un līdz ar to eksperimentu var apturēt un izmantot šo čipu nākamajam eksperimentam. Un, protams, es to zinu, tāpēc, ka man ir attiecīgs marķējums un tāpēc, ka eksperti biologi man pateica, ka šis ir labs paraugs vai šis ir slikts paraugs. Un strādājot ar šādiem datiem, bija ļoti būtiski arī saglabāt, tātad kontaktu saglabāt saiknē ar ekspertiem, lai arī saprastu, ar kādiem datiem mēs strādājam, ar ko atšķiras slikts paraugs no laba parauga, lai tā nebūtu tikai tādā pieeja, ka, respektīvi, mēs iebarojam modelim datus, modelis dod kaut kādu izvadi, un tad mēs ceram, ka tas viss ir kaut cik pareizi. Ja? Par modeļa apmācību runāt, tieši šis posms parasti visvairāk interesē cilvēkus, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu profesionāli. Kaut jāsaka, ka, ja, piemēram, mums ir ierobežoti resursi, tad bieži vien tas, lai domājot par galamērķi, uzlabot modeļa veiktspēju, tad bieži vien to noderīgāk ieguldīt datu apstrādē un papildu datu iegūšanā, nevis papildu iterācijas. Nu, jāsaka, ka eksperimentus mūsdienas ļoti atvieglo tas, ka ir pieejami atvērta pirmkoda brīvpiekļuves modeļi, respektīvi parasti šai jomā modeļi nav aizsargāts vismaz liela daļa nav aizsargāta ar autortiesībām, tas nav jāiegādājas. Un ir iespējams arī nevis apmācīt modeli no nulles, bet drīzāk veikt modeļa pielāgošanu. Tātad piemācīt klāt modeli uz neliela apjoma datu kopus. Ļoti būtiski arī nodrošināt ka modelis redz testa datus tikai gala posmam, respektīvi, kad tas tiek testēts, nevis agrākajā posmā, lai nepieļautu testa datus piesārņojumu. Un, protams, arī viena modeļa iterācijas apmācības izmaksas arī spēlē lielu lomu, piemēram, tajā pētījumā ar pilsētas skatu segmentāciju, par kuru es nu pat pieminēju, mēs izmantojam RTU HPC serverus, un par kuru lomu tad attiecīgi mums bija jāmaksā, kuru viena modeļa apmācības cikls prasīja diezgan daudz laika, un līdz ar to, ņemot vērā šīs skaitļošanas izmaksas gan laika ziņā, gan finansiālas, tad bija iespējams atkārtot šīs iterācijas tikai ierobežotu reižu skaitu. Un, protams, arī, pāris minūtes vēl. Un tad arī, protams, arī šajā posmā ir ļoti svarīgi arī, kā inženieriem jāspēj, vai MI ekspertam jāspēj arī izveidot infrastruktūru un uzturēt to. Par modeļa veiktspējas novērtēšanu, tas būtībā ir trīs galvenā aspekti. Ātrdarbība, jo dažreiz mums var modeļa apmācībā, tas arī ir svarīgi, jo modelim jādarbojas reāla laikā. Protams, arī precizitāte un arī tas, cik relevantas ir modeļa zināšanas, respektīvi, vai modelis ir iemācījies kādas būtiskas lietas vai mazāk būtiskas lietas. Šis, piemēram, ir labi zināms piemērs arī no publikācijām, kā viena eksperimentu sērijā modelis ir ļoti labi iemācījies klasificēt zirgu attēlus no vienas lielas datu kopas. Pēc tam izrādījās, ka tas notiek tāpēc, nevis tāpēc, ka tas labi saprot, kas ir zirgs, bet tāpēc, ka uz visiem šādiem attēliem ir ūdenszīmes, ka tas nāk no vienas konkrētās zirga audzētavas, un līdz ar to modelis saprata, ka jau uz attēlē ir rakstīts, ka tas ir zirga attēlis. Jā, tas teikt ir izcelta tā daļa, kura paver īpaši svarīga, tad arī jāklasificē to par zirga attēli.
Par moduļu ieviešanu eksploatāciju, tas īstenībā viskritiskākais moments, jo bieži vien tieši šajā posmā viss šis cikls izgāzas. Un jāsaka, ka šajā gadījumā tad ir svarīgi ne tikai tas, kādas ir ekspertu kompetences mākslīgā intelekta joma, bet katrs spēj izveidot reālas pasaules sistēmu, tātad infrastruktūru, arī uzturēt infrastruktūru. Un arī būtisks drošības aspekts un tiesisks regulējums. Jā, jo bieži vien par tiesiskiem aspektiem nedomā vispār, strādājot pie publikācijas, izstrādājot moduli, bet pēc tam izrādās, ka datu regula aizliedz izmantot šādu vai kādu citu risinājumu. Moduļa darbības principus un izvadas vispār darbības rezultātus lietotājiem, lai vairotu uzticību un pieņemumu modulim un šādiem risinājumiem un pieņemšanu. Tad mēs arī veicam moduļa efektivitātes novērošanu parasti pēc ieviešanas, jo varbūt tā, ka kaut kāda veida mainījās dati, piemēram, mēs izstrādājam kādu datorredzes risinājumu, tagad dramatiski pamainījies apgaismojums ceha, kura tas strādā, un modulis vairs nav tik efektīvs. Vai arī var mainīties koncepti, ar kuriem strādā mākslīgā intelekta modelis. Piemēram, mēs izstrādājam modeli, kas filtrē e-pastus un šķirot nost krāpnieciskos e-pastus. Un tagad mainījies krāpšanas veids, vairs nesūta, piemēram, Nigērijas prinči e-pastus par to, ka lūk ir mantojums, bet tagad sūta e-pastus tur valsts policijas priekšnieka vārda, un modelis vairs nespēja izķert šādus gadījumus. Jā, jo mainās pasaulē, un modelis nemainās, tad līdz ar to tas arī paliek mazāk efektīvs. Un tad arī būtiski uzlabot modeli arī laika gaitā. Ne tikai tāpēc, ka, piemēram, parādījās kāda jaunāka arhitektūra, piemēram, iedomājoties, ja mums ir kāda terzetava uzņēmumam, agrāk tas strādā ar mazāk efektīvām metodēm, tagad parādījās lielie valodas moduļi, mēs varam pieslēgt to un tad darboties efektīvi. Bet arī tāpēc, ka piemēram, mainījies vai nu ievadātu domēns vai mainījusies koncepti, ar kuriem modeļiem strādā. Tad, ka tā jūs piemēros ar apgaismojumu vai, piemēram, vai ar citiem krāpnieciskiem e-pastiem. Un visbeidzot kopsavilkums. Jā, tātad mēs izgājām cauri šiem soļiem risinājumu izstrāde. Es teiktu, ka būtiskākais paturēt prātā, ka tas nav tāds vienvirziena ceļš, bet tas ir iteratīvs process. Es teiktu, ka kritiskākie posmi parasti ir saistīti ar datiem, respektīvi vai dati ir pieejami, vai dati ir kvalitatīvi, kad tie dati ir pieejami, un arī ar modeļa ieviešanu reālajā pasaulē. Ja, jo bieži vien arī rada statistika, apkopojums par to, kā uzņēmumi ievieš šādus risinājumus, ka tieši šajā posmā parasti rodas vislielākas problēmas. Un, protams, visas šajās posmas ir ļoti būtiska sadarbība starp domēna ekspertiem un mākslīgā intelekta ekspertiem, tātad, lai tas kompetences papildinātu viens otru un nodrošinātu veiksmīgu gala iznākumu. Paldies par uzmanību!